Es likšu uz viņu savu garu, un tas pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūzušu niedru viņš nesalauzīs, un kvēlojušu dakti viņš neizdzēsīs. Tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Amen. Tas, ar ko mums draudzē vajag nodarboties. Tas, kas man, teiksim, tā kā, varētu teikt, daļai man ir uzticēts, daļai visiem mums kopā. Tas ir tas, par ko es tikko pieminēju, ka mums ir jāgāda atmosfēra, dārgie. Es domāju, ka nāks laika beigas, un mums visādi būs jābeidz garies prediķi. Kādreiz varbūt būs sapulcs, kad vajadzēs ilgāk runāt. Arī šeit droši vien, ka mums būs sapulcs, kur runāsim stundu, 2 vai vēl 3, un Dieva gars svaidīs runāt, un mēs būsim spējīgi to visu dzirdēt un tā tālāk. Bet tā, ka ja mēs gatavojamies kāzām, un skaidrs viens, ka Jēzus ir drīz nāks un ņem savu līgavu pie sevis, tad mums attiecīgi arī jāpārorientējas savos paradumos. Jūs zināt, ko dara līgava, kad nāk kāzu diena, mēs zinām, kāds tas ir satraukums, kā tā ir īpaša diena, kā tiek gatavots tērps, kā tiek fotosesijas organizētas, kā līgava tiek kopta, kā līgava tiek dažādām tiešām kosmētiskām operācijām pakļaut un kādas lietas vispār notiek pie sievietes, kur taisās kļūt par sievu. Dārgie, salīdzināsim sevi ar līgavu tieši tā kā Bībele saka, ka viņš nāks pēc savas līgavas un tai būs sterpties spožās drānās, kas ir svēto taisnības darbi, atklāsmes grāmata par to runā. Un tas, ko mums patiešām vajag saprast, kas mēs esam arī savā svētdienas dievkalpojumā, ka mēs esam līgava, kas sataisās savam kungam, dārgie, vai kāds var pateikt amen. Varbūt mēs esam tik ļoti iegrimuši tajā rutīnā, tajā ikdienišķumā, svētdien no svētdienas, viss apmēram viens un tas pats, šādas tādas izpausmes, šādas tādas lietas, un tad mēs izmisīgi dažreiz lūdzam, nāc svētais gars, kaut kā viņš jau ir nācis. Darbie, varbūt svētais gars neizpaužās tik spēcīgi mūsu vidū, tāpēc, ka nav pareizi fokusi vienkārši. Varbūt svētais gars pat daļai atvainojas, kad mēs vienkārši gribam, varbūt mēs gribam kaut kādas piedzīvojumus, kaut kādas īpašas sajūtas, kaut kādas īpašas garīgas atklāsmes, kas viss ir labi un Dievs to grib dot, bet ja jūs gribat zināt, dārgie, svētais gars ir nācis un dāvans ir dots, lai vienkārši Jēzus tiktu godā celts. Vai kāds var pateikt amen? Svētais gars, es vienmēr atceros to, ko Benijs Kīns, kas, protams, ir Dieva apostols, ko viņš raksta savā grāmatā, ka kāda sieviete bija dzirdējusi viņa mācību par svētā gara personību, par to, ka svētais gars ir persona un ka ar viņu var runāties personīgi un atcerēties viņa grāmatā Labrīt svētais gars, tas laikam bija, ka pēc tam otrā dienā šī sieviete bija satraukta zvanījusi Benijam un bija teikusi, ka viņa esot satikusi svēto garu savā kambarī, ja jūs atcerēties, par ko es runāju. Un viss, ko svētais gars esot teicis šai sievietei, bija apmēram šādi vārdi. Es esmu pārlūkojis visu zemi un neesmu atradis nevienu līdzīgu Jēzu. Vai jūs dzirdat mani? Tas nozīmē, ka svētā gara funkcija ir vienkārši celt godā mūsu kungu un mūsu glābēju. Un ja mēs uzliksim pareizes uzsvarus, dārgie, ja mēs no tādiem ņēmējiem un no tādiem gaidītājiem kļūsim par devējiem, saprotot, ka varbūt būs daudz lietu, varbūt tavi ikdiena, varbūt tavas problēmas, varbūt tavi ieradumi un vēl kaut kas tevi šķir no tā, lai tu pielūgtu kungu un ķēniņ. Bet darīsim to šodien un mācīsimies to darīt šodien, atcerēsimies, kāds viņš ir, un vienkārši pavadīsim labāk laiku lūkšanā, gatavojoties līgavaini saņemšanai un uzņemšanai, būsim kā līgava, kas ir gatava tam, neatkarīgi no tava vecuma, dzimuma vai no tā, ko tu zini par Dievu, ko tu esi piedzīvojis, mums visiem ir jāsvētās priekš viņam. Tagad tāpēc, ka ir cits laiks. Šis nav tas laiks, lai tagad mēs uz personībām orientētos kāds mācītājs, mūs izglābs kāda draudze, mūs izglābs vēl kaut kas, mūs izglābs. Laiks apkārt kļūst arvien draudīgāks. Sātans ir nonācis uz zemes lielās dusmās. Jūs zināt, ka mīlestība izdzies, netaisnība iet vairumā,
metamorfozes notiek arī ar pašu Kristus draudzi, bet tāpēc atcerieties, Jēzus teica, ne katrs, kas saka, kungs, ieies viņa valstībā, bet tas, kas būs darījis viņa prātu. Viss, ko mēs varam darīt, mēs varam šķīstīties un mēs varam dzīties viņu pielūgt un vienkārši sastapties ar viņa realitāti. Un tas, ko es šodien gribu tev atgādināt, vienkārši dažas lietas, varbūt sakarā arī ar šo raksturvietu, kāds Jēzus ir. Kā mums iemantot viņa garu, kā mums nest viņa garu, kā mums nest viņa svaidību uz sevis. Nevis tikai, ka mūsu ticība nebalstās uz kaut kādiem cilvēkiem, ka mūsu ticība nebalstās uz kaut kādām atsevišķām personībām vai uz šo dievkalpojumu mēs neliekam cerību, bet ka mēs liekam visu savas cerības uz viņu. Dārgie, dažreiz mēs jūtamies tā kā mazliet nabadzīgi apdalīti, lūk, es nesajūtos tā, man daudz problēmā, vēl kaut kas. Bet es ticu, ka sieviete, kas farizē namā mazgāja viņa kājas ar savām asarām un tās žāvēja ar saviem matiem un svaidīja ar eļļu, ka tā sieviete vienkārši radīja atmosfēru. Saprotiet, dārgie? Atmosfēru, kurā pēc tam Jēzus teica, tu daudz esi mīlējusi, tāpēc es tev daudz piedodu. Mūsu vajadzība apmierinājums nāk caur to, ka mēs spiežamies pie Jēzus, pagodinam viņu, sataisam viņam ceļu un radam viņam atmosfēru. Dārgie, lai tas nav tas kā darījums, ka mēs šeit atnākam šeit vai citur, kur vien cilvēki meklē savu brīnumu, savu pieskārienu, visiem mums ir problēmas, citam grūtāk, citam vieglāk dzīvē iet un tā tālāk. Bet, ka mēs neatkarīgi no mūsu problēmām paliktu pielūdzē, mēs paliktu tādā veltījumā viņam, mēs paliktu kā šī sieviete, kurai bija daudz grēku, bet viņa netaupīja ne savu naudu, ne savu laiku, lai nāktu farizē namā, lai vienkārši spiestos viņam tuvāk, lai izdarītu šo pielūgšanas aktu, lai izdarītu šo tā kā veltījumu viņam. Un es esmu pārliecināts, ka visas atmodas ir iesākušās, un atmoda ir Dieva valstī zemes virsū, saprotiet, ja? Ka visas atmodas ir sākušās tajā brīdī, kad mēs esam apzinājušies, kāds ir mūsu kungs un centušies viņu pielūgt. Centušies veltīt viņam visu savu uzmanību. Centušies veltīt viņam un pienest visus savus upurus, savu dzīvi, savu laiku, savu naudu, lai tas nav tās savs, lai tas nav tā iemācīt, ka šī ir vieta un mēs vienkārši nākam satikties ar mūsu kungu un glābēju. Mazliet no šīs raksturietas. Atcerieties, es jums izlasīju tikko, ka viņš visus tos dziedināja. Un viņš tiem piekodināja par viņu nevienam nestāstīt. Dārgie, tāds ir mūsu kungs. Es vienkārši gribu jums atgādināt un to tēmu nosaukt, kāds ir Jēzus pret tevi. Es vienkārši tev gribu atgādināt, ka viņš nemainās, ka viņš nekad nemainīsies un vienmēr paliek tas pats un mūžīgi. Ka viņš negribēja, lai par viņu stāsta, lai par viņu ir iet reklāma pa priekšu vai par viņu tiek izziņots pa priekšu. Tāds ir Kristus gars. Ka viņš lūdza nevienam par viņu nestāstīt, ka viņam nebija vajadzīga lieka reklāma, viņam nevajadzēja lieka uzmanību. Kaut kas viņā kā personā bija tik pievilcīgs, tas, kas pievilka cilvēku masas. Protams, daudz sākā viņam pakaļ, tāpēc, ka bija saņēmuši dziedināšanu vai paēdināt ar fiziskām maizēm. Bet ko es ticu, kas mums kā draudzē vajadzīgs ir, lai mums būtu šis te pats sirds stāvoklis, kas bija tai sievietei, kas viņu slacīja ar savām asarām, kas tam svaidīja viņa kājas, ka mēs vispirms pielūdzam, ka mēs vispirms sataisam atmosfēru un nevis ceram, ka kaut kādas funkcijas izpildot, kaut ko pasludinot, kaut ko pasakot, tad no Jēzus man tur kaut ko darīs manā dzīvē. Vispirms pielūgšana. Nevis skaļa stāstīšana. Un redzēt, te par viņu rakstīts arī, ka tas ir pravējs Iesaja, kas par viņu runā, ka uz viņu tiks likts Dieva gars, un gan tiesa tiks pasludināta. Tiesa tiks pasludināta, nedomā, ka tur ir domāts par to, ka visi tiks notiesāti, bet ka tiks pasludināta šī Dieva tiesa, ka ik viens, kas tic uz Dieva dēlu, tiek izglābts. Ejam tā pāri, es gribēju vairāk pievērst uzmanību šiem vārdiem. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Ja mēs gribam pielūgt Jēzu, dārgie, un tas ir mums jāmācās darīt, pielūgt viņu,
mēs gan, varbūt tas nav mākslīgi radām, bet varbūt mēs varam raudāt. Varbūt mēs varam priecāties. Varbūt mēs varam svaidīt viņa kājas ar eļu, ar savu lūkšanu eļu, vienkārši radīt viņam platformu, kur viņam darboties. Un es ticu, ka tas ir mums jādara kā draudzene, ka tas mums jādara pastāvīgi izējot no šī mīstīgā līmeņa. Atnācām, noklausījāmies sprēdīti, naudu sakrāmām kastē, lūkšanas palūdzām, aizgājām mājā. Mums ir jārada atmosfēra viņam. Jo es ticu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas nav tagad, es no zila gaisa neesmu pagrābis to, bet ka mainās spēles noteikumi, ja tā var teikt. Ka, jā, draudzē varbūt būs šī tāda forma, vēl mēs sanāksim kopā, viens runās, tur kaut ko palūksim, kaut ko padarīsim, ziedojumi tiks pienest un tā tālāk. Bet ka tajā nav šī ka mainās spēles noteikumi, ka mums vienkārši jāsaprot. Atcerieties Esteri varbūt. Atcerieties, jā, tas stāsts par Esteri, kā Esteri tika gatavota savam ķēniņam kā sieva, ka viņa mēnešiem ilgi tika svaidīta ar dažādām svaidāmām eļām, ka viņa dažādām smaržojumām tika ieziesta, dārgie, un tās notiek tā, kad mēs šeit lūdzam Dievu. Katra lūkšana, katra pielūkšana, katra tāda patiesa vēršanās pie Jēzus izkausē mūs un svaida mūs ar šīm eļām. Ja mēs demonstrējam Dievam kā draudz, ka mēs esam normāli viņu pielūdzoši cilvēki, neesam atnākuši aprēķinu dēļ, neesam atnākuši vaktēt citus cilvēkus, neesam atnākuši aiz garlaicības, neesam atnākuši tikai kārīgu dzīvi, lai kaut ko darītu, neesam atnākuši tāpat vienais garlaicības, tāpēc, ka nav kur nosist laiku. Ja tā nav, tad mēs noteikti iesim šajā pielūkšanas stadijā, dārgie. Tad mēs būsim izslāpuši un svētais gars mūsu izslāp un padzedīs un paēdinās, ka mēs varēsim sākt viņam pienest līdzīgs upurs, kā šī sieviete pienest. Tagad mēs bieži vien esam noilgojušies, lai mūsu problēmas tiek atrisināts rītdien, pārīt, aizprīt, lai tiek atrisināts problēmas. Ja jūs būsiet ievērojuši, ja jūs kaut ko zināt par atmodām, cilvēki nesāka ar to, ka nāca Dieva priekšā uzstājīgi klaudzinādām pie viņa durvīm, vai dod man to, vai dod to, un es jūtos nelaimīgs tajā, un es nelaimīgs jūtos šajā. Cilvēki drīzāk aizmirstami par savām problēmām, aizmirstami par miesīgu, aizmirstami par to, kā man ir problēmas, tev ir problēmas, tā trūkst vai šitā trūkst, ka cilvēki sāka citā dimensijā lūgt Dievu. Un tas ir tas, ko es šodien aicinu mūs darīt, par ko es aicinu mūs domāt arī šodien darīt. Domāsim par Jēzu, kāds viņš ir šeit aprakstīts. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Tad tikko rakstīts, ka viņš atnāca un pasludināja tiesu. Domāsim par viņu, kāds viņš ir, kāds ir Jēzus, saucās šī tēma, ja tā to vispār var teikt, jo nav nekādas tēmas, Jēzus nav tēma. Es vienkārši cenšos jums varbūt likt domāt, varbūt aizraut mums tajā virzienā, ka mēs sāksim viņu riktīgi pielūgt. Tad padomāt, kāds viņš ir. Viņš atnāk un viņš pasludina tiesu, viņš skaidri nošķir patiesību no mēlēm, viņš nošķir gaismu no tumsas, viņš noliek cilvēku priekšā izvēli. Viņš saka cilvēkiem, ja jūs man neticat, es jūs netiesāju. Bet mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās jūs tiesas dienā. Dārgie, ir tik dažreiz tik smagi redzēt to viegprātību, kāda ir kristiešos, tā viegprātība, kāda ir ticīgais, ka mēs esam tā kā tādi uzbaroti bērni, kā tādi neattīstīti zīdaņi, pārbrieduši, sabaroti, resni sēžam ar zināšanām sabarot un nezinām, kur likt to enerģiju, un tad tā enerģija varbūt aiziet, nezinu, kaut kur kasoties savā starpā, šķeļoties, daroties, ņemoties, ka tā enerģija, ko mēs saņemam no Dieva, ka viss, kas mums ir dots, mums ir jāiegulda pielūgšanā. Mums ir jāiegulda ar vien dziļāk, ejot viņu iepazīstot, patiešām savienojoties ar viņu tādā līmenī, kā piemēram Jānis atklāsmes grāmatā viņu piedzīvoja. Ja mums katram nebūs tādu padziļinātu piedzīvojumu ar Dievu, mēs šodien dzirdējām ātru liecību, forša liecību, mēs esam priecīgi par materiālām lietām, kā Dievs strādā, viņš parāda savu uzmanību, viņš parāda savu attieksmi pret mums, un tas ir forši. Bet ja mēs atnāksim šeit uz draudz, dārgie, katrs ar šo savu personīgo pielūgšanas veltību viņam. Katrs ar savu eļas trauku. Varbūt katrs ar savām asarām. Man pašam to gribās. Bet cik dīvaini, un tas ir ļoti dīvaini, ka mēs nevaram to izraisīt. Es varu censties jūs iežēlināt. Es varu censties jūs sakustināt jūsu sirdis.
Bet mēs nevaram izraisīt slāpes. Ir kaut kas gaisā. Ja sludinātājs notver to, kas nāk no debesīm. Ja sludinātājs ir savienots ar debesīm, viņš var notvert to, ko debesis tajā brīdī grib darīt. Un es šodien, šī rakstīt man atnāca, ka man tā ir jāizlasa, un es labprāt gribētu sakustināt jūsu dvēseles un jūsu sirds, lai mēs tiekam sakustināti caur to, ka mēs redzam, kāds Jēzus ir, cik viņš ir brīnišķīgs. Kā es teicu, viņš nāca pasludināt tiesu, viņš skaidri pateica cilvēkiem, jūs ejat pazušanā, kad vajadzēja, viņš teica farizēm, jūs čūsku dzīvums, jūs ožu dzīvums, akliem ceļa rādītāji, jūs nolādātie, ejiet nos no manis. Viņš bija gan skarbs, pasludinot tiesu un nekad neliekuļot cilvēku priekšā. Un tai pašā laikā, dargie, paskatieties, kāds ir Jēzus šeit. Paskatieties, kā rakstīts. Ne viņš bārsies, ne brēks, un ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Viņš nenāks pievērst mūsu uzmanību ar skariem kliedzieniem. Mēs esmu kungs, tikai pie manis turies. Tam ir jāvirzās kaut kur sirds līmenī, dārgies. Vai tu mīli Jēzu? Jautājums ir tāds. Viņš ne bārsies, ne brēks. Es dažreiz šeit varu lietot kaut kādas, teiksim, varu morāt, varu brīdināt. Tas ir jādara mācītājiem, sludinātājiem, jārāj, jānorāj, jābrīdina, jāpamāca, tā rakstīts Bībelē. Bet Jēzus ir tāds, ka viņš vai nu paņem cilvēku ar savu klātbūtni, vai arī cilvēks paliek nesapratis, kas ar viņu notiek. Dargie, es ticu, ka šajās, ja tā var teikt, laiku beigās draudzē ir jākļūst tādai, kas vienkārši klausās uz savu līgavēm. Un ticiet man, viņš nebārsies par to, ka tu nelasi Bībeli. Viņš nebrēks uz ielām par to, ka kāds grēko vai vēl kaut kur steigā. Es ticu, ka mums ir jāiet citā līmenī, kur tu esi savienots ar savu kungu un savu glābēju, un tu vienkārši sirds līmenī esi ar viņu savienots. Atcerieties, kāds bija Pēters, ka viņš kliedz, tevis dēļ, Jēzus iešu cietumā un nāvē. Jēzus teica, vēl gēlis nebūs dziedājis, kad man 3 būs aizliedz. Atcerieties, kā viņš tika transformēts ar ciešanām, viņš tika transformēts par citu cilvēku, ka viņš bija satriekts. Pirms tam bija bravūra, iedomājieties, mums arī dažreiz ir bravūra. Mēs arī dažreiz, kā Pēters, esam gatavi kaut ko apliecināt, teikt, Dievs, bet izējot tiešām caur reālām, jāsaka tā, caur reāli pārkausēšanu, kaut kādām ciešanām mūsu dzīvē. Tikai tad mēs varam kļūt līdzīgi Pēterim tādam, kāds viņš bija pēc tam. Atcerieties, ja es viņam prasīju, vai tu mani mīli, Pēter? Un Pēters kaunīgi atbildēja bez bravūras, tu zini, ka es tev mīlu. Tu zini, ka es tev mīlu. Tad Jēzus ir šāds. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Neviens, viņš netaisās nākt tavā dzīvē, daudzīt tur. Atcerieties, atklāsmes grāmata saka, redz, es klauvēju pie tavām durvīm. Ja kāds atvērs un mani ielaidīs, es turēšu ar viņu vakarīs. Tas ir kaut kas, kas mums ir jāizdara tādā personīgā līmenī. Ka mums ir jāielaiž viņš pa savu sirdi durvīm, ka viņš mums ir jāpadara par to mūsu pielūgšanas objektu. Viņš nebrēks pie mūsu durvīm, dārgi. Viņš nebārsies. Viņš neskries pakaļ ar pirkstiem norādīdams, tu neesi labs kristietis un tā tālāk. Patiesībā ir tā, ka nekāda pielūgšana draudzē nevar sākties, nekāda īsta kristietība nevar sākties, kamēr mēs neviens neesam iegājuši šādā satriektības pakāpē, ja tā varētu teikt, darīgi. Ja mēs varam iemācīties no Bībeles, citēt Bībeles pantus, masu pantu iemācīties no galvas, skaldīt un viens otru lielīties ar to, kāda mums ir atziņa. Bet Jēzus ir šāds, ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Tad viņš nāk tāds, piemēram, kāds viņš ir aprakstīts gadījumā ar Pēteri. Jūs atcerieties, kas notika ar Pēteri? Tad, kad Jēzus bija brīdinājis viņu, ka tu nepastāvēsi ar savu bravūru, ka tu nevari man sekot, šis ceļš ir pārāk šaurs, tas tev prasīs pārāk daudz, un tas prasīs arī tavu bravūru. Pēters tur kliedz, es tevi neaizliekšu nekad, ja visi tevi atstātu, es pie tevis palikšu. Un Jēzus pagriezās un teica, pirms gailis būs dziedājis, tad man 3 aizlieks. Atcerieties, kad viņš bija baidījies par no kalpūnēm, viņš baidījās no sargiem, viņš baidījās no visiem cilvēkiem, kas viņu uzrunāja, gribēja norādīt, kā arī tu esi no viņa mācekļiem. Atcerieties, viņš 3 reizes aizliedza kungu un teica, ka viņš viņu nepazīst. Un tad, kad viņš izgāja ārā, rakstīts, tas bija Lūkas evaņģēlijā, laikam. Un tas kungs uz viņu paskatījās. Vienkārši rakstīts, ka tas kungs garām ejot uz viņu paskatījās. Atcerieties tādu momentu evaņģēlijos.
pacēlis pātagu un teica, tu maita mani nodevi, es padzenu tevi suns, vācies projām no manis. Ir rakstīts, ka tā bija konfrontācija, kas vienkārši izgāja caur Pētera sirdi, un jūs zināt, ka ārā izgājis, viņš sāka gauži raudāt. Viņš sāka gauži raudāt. Tā rakstīts Bībelē. Gauži raudāt. Viņš nebrēc. Viņš nedraud. Un uz ielām viņa balss nedzirdēja. Ok? Jūs esat šeit? Ne viņš bāsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balss. Ielūzuši niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojuši daktu viņš neizdzēsīs. Tie, kā viņš taisnībai dos uzvaru. Tas, kas būtu jādara mums, draudzē, mums būtu, es vēlreiz atkārtošos, es saku, mums būtu jārada atmosfēra. Man ir jāstaigā tādā garā. Mums visiem ir jāstaigā tādā garā. Ka maz ir mūsu vārdu, un stiprs ir tas gars mūsos, kas liek cilvēkiem sajust Jēzu mūsos. Mums ir jārada ar savu, ar visu, ko mēs darām, jārada šī atmosfēra, un šī atmosfēra ir mūsos. Es atceros, ka es lasīju par Dievu vīru Smitu Vigilsortu, kurš bija tā piepildīts ar Dievu garu, ka viņš iekāpa vilcienā, parastā vilcienā, 20. gadsimta sākums, Anglijas vilciens, iekāpa vilcienā, cilvēks, kurš bija tā piepildīts ar Dievu garu, kurš bija mīris sev dārgiem. Ka viņš iekāpa vilcienā un cilvēki krita ceļos un kliedza uz viņu, skatoties uz viņu sauc, kas jūs esat? Jūs mūs pārliecināt par mūsu grēkiem. Cilvēki raudā un atdeva savu dzīves Dievam. Tā bija atmosfēra, kas gāja līdz šim cilvēkam. Ja mums kaut ko vajag darīt, tad mums vajag nonākt šādā atmosfērā. Mēs tik daudz vēl nodarbojamies ar visu kopvēlu, jūs zināt šo miesīgumu stāvokli, kad viss tiek sālīcināts, ka mēs svaram, dalam un pētam un apspriežam un kas ar ko un kur un kas un kur tas un kā tam un cikos tas un kāds mācītājs un cik naudas un kā tur un kas tur un kur es iešu un ko es darīšu un tā tālāk. Tas ir miesīgums stāvoklis, protams, ir žēl, ka draudzes ir tādā stāvoklī, bet tāpēc, ja tas nenozīmē, ka Dievs mūs neaicinātu iziet no tā. Ja mēs varam kā draudz ar kaut ko izcelties, tad vienkārši ar šo Jēzus atzīšanu, pielūgšanu un godināšanu, dārgie. Ja bija kāds viens cilvēks, kurš spēja tā staigāt vēl pēc Jēzus, jūs zināt, kas mēs Vigilsorts, tas ir vienkārši priekš manis, tas ir kā etalons, kādā garā spēja staigāt cilvēks, ja viņš ir sevi nodevis Dievam. Jo, ja mēs dzirdam vārdu Jēzus, viņš mums liek ļoti dievišķa persona, ka ne jau no viņa mēs tā kā bezmaz nespējam ņemt piemēru, jo viņš jau bija Dievs. Labi, lai paliek tā. Tad ir ļoti labi lasīt par cilvēkiem, par Čārlzu Finneri, piemēram, lasīt stāsts par to, ka viņš iegāja fabrikā, kur strādāja viegprātīgs strādniecis. Protams, grēks jau varbūt nebija tā ieņēmies tā laikā kā mūsdienās, bet cilvēki bija viegprātīgi, cilvēki tāpat dzēra, pavadīja savu dzīves tukšu. Un ieejot vienkārši fabrikā, šis cilvēks izraisīja grēku un nožēlu cilvēkos tā, ka strādnieki un strādnieki sadeva savu dzīvi Dievam, sākās atmodas sapulcs. Tas ir tas, ka viņš nesa sevi šo atmosfēru, dārgie. Un ja es uz kaut ko jūs varu aicināt, tad saprast, ka ne jau mācītāji, ne jau kas vēl glābs šo pasauli, dārgie. Ka mēs visi varam būt Jēzus aicināti un nes šo Jēzus smažu sevi, un par to arī runā Bībele, ka mēs esam saldā smažu tiem, kas tiek izglābti. Ka mēs esam viņa vēstuli rakstīt uz mūsu sižu plāksnēm, visiem saprotam un lasām. Dārgie, mums ir jābūt šī vēstulē, mums ir jābūt šai saldai smažai. Un es ticu, ka pirmkārt tas nāks ar to, ka mēs atzinamies, kāds viņš ir. Paskatieties, ne viņš bārās, ne viņš brēc, viņam sakoja cilvēku tūkstoši. Protams, arī Jēzus tika atstāts, mācekļi aizgāja no viņa, aizgriezās prom no viņa, sākumā bija 500 mācekļi, pēc tam tikai 120 mācekļi. Jūs zināt, ka tāda ir šī pasaule. Jēzus nekad neslēpa cenu par to, kas būs jāmaksā par to, lai viņam sekot, lai būtu viņam māceklis. Bet šīs te pāns, 12. pāns, ielūzuši niedri, viņš nesalauzīs un kvēlojuši daktu, viņš neizdzēsīs. Padomājiet, šāda ir viņa attieksme.
Viņš nebarās, nebrēc, neskrien cilvēkiem virsū, necenšas kaut ko pierādīt. Tāpat arī mums, staigājot svētajā garā, būtu jābūt tādiem, ka ne tik daudz mūsu vārdi runā, dārgie. Ka es esmu tā piepildīts ar viņa gaismu, ka no manis nāk cits gars tā, ka pasaule tiek konfrontēta ar šo garu, ka mūsu klātbūtnē neviens negrib stāstīt piedauzīgus joks vai vēl kaut ko tādu, ka mūsu klātbūtnē cilvēkiem nāk asaras vienkārši. Es zinu, ka tas ir iespējams, un kad es runāju, es ticu, ka jūsu gars to izšķir, ka jūsu gars atsaucās maniem vārdiem, ka tas ir tas, uz ko tevi Dievs ir aicinājis. Nav svarīgs tavs dāvans, nav svarīgs tavs postenis draudzē, nav svarīgs tas, kur tu strādā, nav svarīgs, vai tev pagātnē bija viegla dzīve, vai tev ģimene ir pilnīga vai nepilnīga. Svarīgi tas, lai mēs būtu kā svešinieki šeit. Mēs esam aicināti būt kā svešinieki, mēs esam aicināti būt kā svešinieki un piedzīvotāji šeit uz zemes, lai ik viens ar mums saskaroties, dārgais kristiet, lai ik viens just, ka mēs esam no citas planētas vienkārši. Jo nav, padomājiet es pieminēju šo miesīgo līmeni, kas, kur, kā, man nepatīk tās mācīties, man nepatīk tā draudz, tur man tas neiepatīkās, tur tas neiepatīkās. Dārgie, Jēzum ir skumji. Un dažreiz arī man paliek skumji. Šī nav skumja vēsts, bet man paliek skumji, cik ļoti lēni aug Kristus miesa. Cik ļoti lēni aug draudze, kristieši, lai mēs kopā varētu svinēt, lai mēs kopā varētu pielūgt. Paldies Dievam, varbūt Dievs to izdarīs visos mūsu apvienos kādreiz, visus mūsu vienā brīnišķīgā draudzē, varbūt. Bet es mācu šajā mazajā formātā, kas man šodien dots, es vienkārši runāju uz jums, dārgie. Un paskatieties, es visu laiku tā kā ņemu atkāpes atpakaļ, bet ir tā, ka tad, kad pie viņa nāca bagātais jauneklis, kurš mantas dēļ nevarēja sekot Jēzum, nevarēja izšķirties, ko viņš pielūgs, kur būs viņas sirds. Atcerieties, kur ir mūsu manta, tur ir mūsu sirds. Un tur, kur ir tava sirds, tur arī tavs ķermenis, tur ir tavs laiks, tur ir tavas vērtības, tur ir tava dzīve, tajā tiek ieguldīta. Ja mēs izvēlēsimies sekot viņam, tas ir bonus, dārgie. Tas ir bonus mums, nevis viņam. Atcerieties, kad bagātais jauneklis aizgāja bēdīgs un saguris un sagrūzījies, jo rakstīts, ka viņam bija daudz naudas. Tad Jēzus necentās viņam skriet pakaļ, Jēzus necentās apelēt pie viņas sirdsapziņas, kāpēc tu atstāji stulbeni vai muļķīti, kur tu ēs, tev došu debesu valstīm. Tagad tas ir tāds aicinājums, kas iet caur cilvēka sirdi. Un ja es sastopu līdzīgus cilvēkus, kas arī varbūt ir sastapušies ar šo aicinājumu savā sirdī, ka mēs esam kustināti no debesīm, nav svarīgi, tu vecs, jauns, tu esi vīrietis, sieviete, vēl kaut kas. Ja mēs spējam tā vienā garā pielūgt Dievu, tad mēs esam līgā. Tad mēs sākam tērpties tajās taisnības drāmās. Un Jēzus neskries nevienam pakaļ no mums. Ir šausmīgi grūti dažreiz, redzot bērnišķības pāzīmes kristiešos. Man šodien kartupeļi jāstāda. Kāpēc nebija draudzē? Burkāns stādīt. Mēs saprotam, uz bērniem nav jādusmojās. Mēs nedusmojamies uz bērniem. Bet kā gribās redzēt vairāk pieaugušu cilvēku? Kā gribās redzēt nobriedušus kristiešus, kas saprot, ka šeit virs zemes mēs sataisam ceļu ķēniņam, ka šeit virs zemes mēs sataisam atmosfēru, mēs sataisam Dieva valstības atmosfēru, un pirmkārt tā nāks savu lūkšanu un pielūkšanu. Un pirmkārt tā nāks nevis, ka mēs kaut ko skaidrosimies, darīsimies vai vēl kaut ko, bet vienkārši visi kopā pielūksim viņu. Un Smits Vigilzārds atceros lasīju par viņu nesen, tā kā piemērs, kas varbūt raksturo šo cilvēku. Tas bija ticības vīrs, kurš, kad viņam jautāja, ko tu dari, kā iesākās tavu dienu, viņš pastāstīja, ka viņš 4 no rīta ceļās, ar lēcienu izlec no gultas un 10 minūtes dejo Dievu priekšā, pateicoties par to, cik Dievs ir labs. Mums ir ko mācīties, mums ir kur augt. 10 minūtes dejo Dievu priekšā, tikko es pamodies, droši vien nedaudz no mums spēja, un nedaudz no mums ceļās 4. Bet tajā jau ir, dārgie, ne jau formula, tajā bija attiecību līmenis ar Dievu. Un tikai tādi cilvēki izmaina pasauli. Ja es jūs varu uz kaut ko aicināt, es varu aicināt jūs šodien vienkārši aizdomāties par viņu. Viņš nebrēks, nedraudēs un neskries mums pakaļ. Ja es kādreiz esmu jutis pārliecību par saviem grēkiem, ja kādreiz man ir nākuši asars, ja kādreiz es vispār kaut ko esmu piedzīvojis no viņa, tad caur šo kluso, neuzmācīgo balsi, caur šo kluso pārliecību, ko es esmu piedzīvojis, viena no spēcīgākajām lietām, ko es esmu piedzīvojis, tad, kad es biju
satriekts pie krusta, ieraugot savu lētumu, savu vēlmi dzīvot, savu vēlmi būt kaut kam, kaut ko kādam pierādīt vai vēl kaut ko tādu. Ziniet, tādās reizēs tu tiec satriekts un tu ieej kaut kādā citā kvalitātē, un ja jūs saprotat, par ko es vispār runāju, kam nav nekāda sakara ar to grēkot, negrēkot, būt draudzē, nebūt draudzē, tas arī ir miesīgs līmenis. Mēs, protams, pamācīsim bērnus, tev jābūt draudzē, nestādi burkānus svētdienā vai vēl kaut ko tādu nedara, bet es runāju par kaut ko vairāk tādiem. Es runāju par to, ka Estere tika ieziest ar smaržvielām, ar eļļām, lai tiktu sagatavota savam ķēniņam. Un par to mums būtu jādomā kā draudzē. Ka mēs visi kopā esam šī līgā. Viņš neskries mums pakaļ, viņš necentīsies kaut ko pierādīt, viņš nebrēks uz mums. Viņš ir tautām pasludinājis tiesu, un Jēzus ļoti labi to teica, ka ne es vairs tiesāšu jūs, ja kāds neklaus man. Bet mans vārds, ko es esmu runāt, tas jūs tiesās. Viņš visu tiesu atstāja savu vārdu. Protams, viņš bija nežēlīgs pret reliģiju. Protams, mēs lasām dažreiz, kāds bija Jēzus, mums pilnīgi liekas, tas ir viņš, tas ir mūsu kungs, bet tāds ir redzot. Reliģija ir kaut kas tik pretīgs un briesmīgs. Es nesākšu runāt par reliģiju tagad, bet skaidrs viens, ka bija cilvēku grupa, kuru viņš nevarēja uzrunāt. Atcerieties, kad pie viņa atnāca mācekļi pie Jēzus un teica, vai tu zini, ka farizēji tavus vārdus dzirdētam ņēma apgrēcību? Jūs zināt, ka reliģijos cilvēki, tā arī ir viena kaita, kas arī kristiešiem kaiša. Reliģijos cilvēki vienkārši sēž draudzēs, vienkārši ir pacelti pistolīti vaktējot, kurā brīdī varēs tev iešūt. Kurā brīdī varēs nokļūt tev vārdā. Kurā brīdī tu neizskatīsies tā, tev acis dīvains, tu neesi tā saģērbies, šodien dievkalpojums bija garlaicīgs, šodien vēl kaut kas tur nepatika, tur tāds gaiss nebija labs, tur tas nebija. Tā ir reliģija. Ja cilvēks tāds ir draudzē, tas ir reliģijos cilvēks. Un cilvēki, kas kroniski piedaudzās arī pie draudzes nepilnībām, vai kaut kādiem, kuri ir ļoti prasīgi, ļoti augstās domās, kā kaut kas notiek, viņi vairs nav vērš, viņus aizved projām. Dargie, tādi cilvēki nav tā vērti, lai mēs vispār domātu par viņiem. Jēzus teica, atstājiet tos. Viņš teica par reliģioziem cilvēkiem, atstājiet tos. Tie ir akliem ceļa rādītāji. Un ja akls aklam rāda ceļu, jābūt iekritīs bedrē. Ievērojot, ka mūsu kungs bija ļoti pragmatisks. Mums ir varbūt tā sajūta un tā doma, ka mums katrs cilvēciņš jābūt draudzē, vai viņš te sēž gribot vai negribot. Dažreiz mēs par saviem bērniem tā izparamies, domāju, tev jābūt draudzē, es savam puikam saku, šodien nenāc uz draudzi ar citu grāmatu, kā tikai ar Bībeli. Tas ir labi, man ir autoritāte par viņu, es viņam to saku darīt. Bet kādreiz viņam jāpienāk pašam laikam, ka viņš pats izvēlās tagad ar Jēzu. Es runāju par kaut ko vairāk, es runāju par dziļāku līmeni. Jēzus bija ļoti pragmatisks, viņš neskrēja pakaļ cilvēkiem. Viņš nebārās un nebrēc uz viņu. Un tad, kad bija galīgi jau piegriezies kādu cilvēku, viņš teica, atstājiet tos, man līdz kapam. Tie ir akliem ceļa rādītāji. Atstājiet viņus, nav vērts par to vairs runāt. Bet es gribu jūs iedrošināt ar šo arī priekšpēdējo pantu. Viņš nav vienaldzīgs pret mūsu ciešanām. Viņš noteikti nav vienaldzīgs pret mūsu vājībām. Mums vienkārši ir jāierauga, ka kāds viņš bija vakar, tās viņš ir šodien, tās viņš būs mūžīgi. Rakstīs, ka ielūzuši niedru viņš nesalauzīs. Un kvēlojuši dakti viņš neizdzēsīs. Ja ir kāds pants Bībelē, kas man ir personīgi spēcīgi ir uzrunās, tad šis pants, dārgie, ka ja tu jūties šodien, varbūt kā tāda kvēlojuša dakts, varbūt tu jūties, ka tu tūlīt pat izdzēsīs, varbūt tava dzīve ir ievairot, varbūt tu esi kā ielausta niedra, dārgie. Varbūt tava ģimene ir bijusi nepilnīga, varbūt tev ir šķīrušies vecāki bijuši, varbūt tev vārdarbība esi piedzīvējis savā dzīvē, varbūt tev nesen kāds radinieks nomira, varbūt tev dzīve ir likusies kā tāds vienīgs mūrs, tu esi mētājies pa dzīvi, šurpu, dzēršana, kaut kādas attiecības, kaut kādi mūrgi dzīvē, nesaprašana, kaut kādas visu laiku vainas apziņa, mazvērtības sajūta vajājas un tā tālāk. Tad šī ir labā vēsts priekš tev, dārgais. Jo es teicu, ka Jēzus neskrien pakaļ cilvēkiem, viņš nevēlās viņus pierunāt, sekot viņiem, viņš drīzāk viņiem pasaka, kāda būs cena par to, ka tu sekos man. Tā pašā laikā šī ir labā vēsts visiem, kas ir kā ielūzuši vai kas tikko vēlo vēl savās dzīvēs. Ja tev šķiet, ka Dievam kaut ko nozīmē mūsu grēku vai mūsu vājības, tad viņš ir iežēlotājs. Viņš rakstīts, ka viņš atdeva uz savu dēlu par mūsu grēkiem, kad
mēs vēl bijām grēcinieki. Jēzus mira par mums tad, kad mēs vēl bijām riktīgi savos grēkos. Un šī ir labā vēsts priekš mums visiem, darbie. Visas ielūzušās niekas, kas jūs šeit esat, un visas kvēlojošās daktis, kas jūs šeit sēžat, Jēzus noteikti uzpūtīs tevi, tavu dzīvi, lai tā aizdegās liesmās. Un ja tu esi kā aizlaus, ja tava dvēseli ir aizlaus, varbūt tavas emocijas ir aizlaus, varbūt tavas gars ir aizlaus. Es esmu piedzīvojis personīgi, un es zinu to, ka tad, kad cilvēki tevi uzman, tad, kad tu neesi tīkams cilvēkiem, tad, kad tu neesi populārs pilsētā, tad, kad tu esi baltais vidūs savu radnieku starpā, varbūt tu esi nabadzīgs, varbūt tev visu dzīvi gājas augšā lejā un tev nav lāgā darbā vai vēl kaut kā. Varbūt tu esi mazs nesaprasts cilvēciņš kaut kur no laukiem vienalga, kas tu esi. Šī labā vēsts, ka Jēzus ir nācis, lai mūs darītu veselus, lai mūs darītu degošus. Un varbūt mums šķiet, ka dažreiz arī, tāpēc es esmu parādā jums, varbūt arī evaņģēliju, un es to arī centīšos darīt. Dievs man dod atklāsmes un dod redzēt garīgās pasaules likums, un dažreiz es esmu pārņemts ar to, un dažreiz man liekas, tas viss ir jāpastāst šeit, ārpus, tas viss ir jāizstāst šeit. Bet tas, ko es esmu jums parādā, un to es arī centīšos kompensēt šo parādu, mums ir jādzird vienkārši evaņģēlijs. Mums ir jādzird, ka vienīgi Jēzus ir zāles, ka vienīgi Jēzus atjauno cilvēku, vienīgi Jēzus dziedina, dārgie. Vienīgi Jēzus. Vienīgi Jēzus. Un jo vairāk mēs viņu pielūksim, jo vairāk mēs ievērojam, kas ir šajā situācijā redzams. Kad sieviete, kas bija grēcināts, nāca pie viņa, un viņa bija kā šī ielaustā niedra un kvēlojošā dakts. Ievērojiet, ka viņa nāca klusētāk. Ievērojiet, ka Jēzus pat nepievērs viņai īpašu uzmanību. Tur nebija konfrontācijas, nepieskaries to nešķīsteni, tu esi grēkojis, tu esi prostitūta, lācies projām. Viņa vienkārši klusu izdarīja savu pielūgšanas darbu, viņa caur to izpelnījās grēku piedošanu darbiem. Jo nekad mēs nesaņemsim dziedināšanu ne savai dvēselē, ne savai dzīvē, ja mēs nāksim augsti un mehāniski, bez šīs dziļās izjūtas, ja mēs nāksim tādi augsti un mehāniski kaut ko noskaitam lūkšanas, mēs redzam tādus cilvēkus, ienākam draudzē, uznāk pēdus un vajāšanas, viņa vairs nav. Es runāju par šo personīgo satikšanās līmeni, dārgais. Ja tu neesi pietiekami salauzts, ja tu neesi pietiekami izdzisis, tad varbūt Jēzu nav ko darīt priekš tevis. Es nezinu. Es vienkārši runāju, ka šajā brīdī es jūtu, ka jāsaka. Viņš taisnībai dos uzvaru tavā dzīvē. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Kāpēc mēs ceram uz viņa vārdu? Kāpēc vēl ar vienu visā pasaulē tautas cer uz viņa vārdu? Tieši tāpēc, ka viņš tāds ir. Tieši tāpēc, ka tāds ir Jēzus. Cilvēki būs ļoti ātri tevi nosodīt. Vienmēr būs sarežģītas attiecības arī ar cilvēkiem. Jūs zināt, ka pasaule apkārt arī ir nežēlīga un nepazīst žēlstības. Tāpēc mums ir dota vieta, kur uzpildīt savu eļļu. Un tā noteikti ir jābūt draudzē. Un tā noteikti ir jābūt lūkšanā. Un tā noteikti ir jābūt tādai atmosfērai, kurā atnāk kungs Jēzus. Kad mēs sataisam šo atmosfēru priekš viņu, viņš atnāk un vienkārši dziedina mums. Un ja mēs kaut ko lūkšanās saņemam, tad lūkšanās mēs saņemam reāli izlauzienu. Un tāpēc aicināšu pēc mirkļa lūgt visiem kopā. Sataisīsim viņam atmosfēru. Ja vajag kādam paraudāt, tas ir atkal tas, ko es teicu, ko es nevaru izraisīt. Es nevaru izraisīt asars. Es nevaru aizkustināt jūsu dvēseles tā, ka mums šodien sāktos atmodu. Bet es varu sākt runāt tajā virzienā. Es varu sākt par to likt mums visiem domāt. Protams, ka mēs nevaram neko panākt, ja mēs pielūdzam viņu augsti, nodziedam viņu dziesmu, tālāk nezinām, ko teikt, jo vienkārši nav šo personīgu attiecību ar viņu. Varbūt mēs viņu pat nepazīstam lāgā. Un tad pie trešās dziesmas jau beidzās mūsu enerģija. Varbūt dažreiz der sev atgādināt, ka patiešām mums daudz ir piedots. Varbūt tiešām mums dažreiz dara nevis atkal atgriezties pie vainas apziņas vai kaut kāds grēka apziņas, bet saprast, ko tas viņam maksā. Tieši šeit. Halleluja. Ziniet, kā būtu, tu vienkārši maigi mums paspēlēt, vienkārši spēlēt tā, kā gars tev vada, bet lai ir melodija, lai ir mūzikas fons, lai tu tagad spēlē nevis cilvēkiem, bet Dievam. Tu varētu tā? Ja nevar, tad paliec sēžot. Jo tu vari tikai runāt.
Darīsim kaut ko tagad īpašu šodien. Lai aizjot mājās, jūs nestāstiet visiem pārējiem. Ai, bija maz cilvēku draudzē. Ai, nekas nenotika. Šodien, dārgie, mēs pielūksim kungu un ķēniņu. Tur kaut kāda bērniņa rosīsies, mazliet troksnis būs, nekoncentrēties uz bērniņu. Viņš ir zem žēlstības, viņš ir mazs grēcinieciņš, bet žēlstība ir pār viņu. Es ticu, ka tad, kad mēs lūksim, dārgie, atmosfēra atnāks. Un atnāks atmosfēra, un tajā atmosfērā tu vienkārši vari teikt Jēzum visas savas vajadzības. Alla var teikt savas vajadzības, Allai muguras sāp. Kas vēl kādas vajadzības ir? Jo Jēzus ir tas, kurš dziedina, tas, kurš vienkārši paņems. Jā, tas viss, lai dabīgi tas notiek. Jā. Darīsim to. Man vispār šķiet, ka cilvēki, kuri jūt uz sevis svēto garu šodien, klausieties tagad mēs lūksim, jā? Un ja jūs jūtat, ka svētais gars jūs pamudina lūgt par kādu blakus sēdētāju, es zinu, ka šeit ir cilvēki, kas ir pilni svēto garu, kuriem ir jālūdz par tiem. Nododiet savas dāvanas, uzliksim viens otram rokas, aizlūksim viens par otru, jo Jēzus ir tas, kurš dziedina caur cilvēkiem. Amen? Jūs esat šeit? Un tajā brīdī, kad mēs sāksim lūgt, notiks kaut kas. Un tie, kas jūt, ka svētais gars tev pieskarās un tev ir pamudinājums lūgt par kādu, darīsim to vienkārši kā draudz kalposim viens otram, ok? Ok, es ticu, ka kaut kas tiks sausts, kaut kas tiks varbūt izkausēts. Es neizraisu atmūdu, es vēlreiz saku. Bet mēs lūksim, lai Jēzus atklājās, tas šeit un nācam. Jā? Nē, es ar barītēm tevi nevaru. Ja tev ir eļļa tikai, tev